Labrīt! Šodien 10. janvārs 26. gada. Mēs pārvācināmies no Imliles uz Agadiru. Nu pat sarunājām koplietošanas taksometru līdz Marakešai. Koplietošanas taksometru ir lēts risinājums, ērts, bet tikai tāda specifika, ka šoferis sāk braukt tikai tad, kad viņam ir pilns autiņš. Šie ir 6-vietīgi +7. šoferis. Mēs šobrīd esam 4, vēl jāsagaida 2 pasažieri. Cena šai braucienam no Imliles līdz Marakešai vienmēr iepriekš ir jāvienojas, bez standartā ir 35 dirhami. Es paprasīju, jā, apstiprināja, ja to neizdarīs, tad jūs var uzprasīt arī krietni lielāku ciparu. Ar Grand Taxi no Imliles līdz Marakešai atbraucām nepilnā pusotrā stundā, ļoti raiti. No tās pieturas mēs ātri pārlecām vietējā pilsētas taksometrā, sarunājām cenu pa 30 dirhamiem, jo nepilniem 3 eiro, ka mūs atved līdz autoostai Supratūras. Diemžēl neparedzēta apstākļi. Tuvākais autobus Supratūram 4:00. Šobrīd nav pat 12. Visas biļetes izpārdotas. Tagad mēs pārskrējām pāri šosejai uz netālu atrodošos otru starppilsētu autobusu pakalpojumu sniedzēju CTM. Šis 3:30. Nopirkām biļetes, gaidām. Nebija plānots, ka 4 stundas nāksies gaidīt līdz tuvākam autobusam. Lai arī autobusu kursē principā reizi stundā uz Agadiru. Kavējam laiku. Iepriekš mēs šeit bijām, bet iztraucēja lietus. Tagad varam mierīgi pastaigāties. Laika ir daudz. Esam izstaigājuši elitāro kvartālu. Un tagad nolēmām pa blakus paralēlo ielu iet atpakaļ. Un tagad vienkārši kontrastam parādu, kā izskatās apmēram 200 metrus no iepriekš redzētās vietiņas. Pretī mums ir lidosta, šeit ir neapbūvēta teritorija, laukums, ritīgi mega izgāstuve, pilns ar atkritumiem. – 200 metri apmēram un cita pasaule. Pirms garā pārbrauciena uz Agadiru piestājām iestiprināties netālā kafejnīcā. Beidzot esam savā Agadiras autobusā. Tagad 3:30, autobus jau drusku kavējās. Priekšā mums 250 km pārbrauciens, 3,5 stundas. Nesen kā esam izbraukuši tikai cauri Marakešai. Tagad šoseis malā mūsu šoferīts uztaisīja pieturu. Citi kaut ko nopērk iestādās, citi izmanto izdevību apmeklēt tualeti. Mūsu CTM autobusu Agadiru. Mazliet izbrīna tas, ka joprojām nav nomainīta plāksnīte, kas stāv aiz loga. Casablanca. Sveicieni no Agadiras. Pulkstens tieši 9 vakarā. Esam iečakojušies savā dzīvoklī. Māja atrodas tieši pretī slavenajam cietoksnim. Nu ko, izmetīsim mazu līkumu gar ostmalu un dodamies pie miera. Labrīt no rīta šai skaistajā rītā. Šodien 11. janvārs 26. gada.
Pirmā kārtā apmeklējot Agadiru, esam atbraukuši uz pilsētas tirgu. Tirgu ir nopērkams viss iespējamais. Tikai viens liels mīnus. Protams, cenas tikpat kā nekam nav norādītas. Viss ir jājautā. Tirgus tiešām liels. Vismaz par šo tirgu staigājot pozitīvi ir tas, ka mums nenesās visi tirgotāji virsū. Par retām kaut ko te mūs ir mēģinājuši ievilkt kaut kur, bet faktiski neviens mums nepievērš uzmanību. Viens nebeidzams tirgus. Entās ejas, entās sānieliņas. Ja tā viena nav kaut kāda akcija izpārdošana, cenas nekam nav norādītas. Var izvēlēties, kuru vistiņu gribi. Te pats vietas nokaus, nodīrās, izplūkās. Mazas brokastiņas tirgu. Tirgu iegādājums fritētus. Es jūras velšu miksiņu fritētu, savukārt Aigai garnelītes. Tirgu pavadījām krietnu laiku, nedaudz iestiprinājāmies. Un tagad izkāpām šosejas malā no autobusa, lai dotos uz atjaunoto Medīnu, jeb vecpilsētu. Dodoties no autobusa pieturas pa taisno uz atjaunoto Medīnu, mums pavarās šāda ainava. Kā naktsmāju dzīvokļa saimnieks teica, Agadirā šot pilnīgs presos Marakešai, šeit ir viss tīri, smuki, viss kārtīgi ir, jā. Tikai praksē, protams, redzam, ir vietas, kur sakopts ir, un ir vietas, protams, kur drausmas ir. Pilnīgs čau. Un kontrastam aiz šī žoga ir paskaidrs skaists parks vai botāniskais dārzs vai kaut kas tam līdzīgi. Paši redziet, kontrasts ir iespaidīgs. Līdzīgi bija arī Marakešā tas lidos rajons, ko iepriekš jums rādīju. Elitārs rajons, kas norobežots kārtīgu mūru sētu un ārpus sētas tieši tāds pat izgāstū kā šeit. Agadira, tajā skaitā Agadiras Medīna, tika praktiski nopostīta 1960. gada zemestrīcē. Tas, ko mēs šodien iztaigāsim, apskatīsim, ir atjaunotā Medīna. Biļetes cena 40 dirhām, ja nepiln 4 eiro pieaugušiem. Nu pat iegādājāmies biļetes un ienācām pa Medīnas vārtiem. Šāds izskatās pirmais laukums skvēriņš. Yeah, 2 cups. Acīm redzot, gatavojas kaut kādam ievērojamam pasākumam. Nu pat redzējām, ka
vietējie piparmēta tēja tirgo 40 gramīgi paciņu 40 dirhami, ja nepilni 4 eiro. Tagad man jāsāk domāt, varbūt man cena jāpauksteņ, jau pat Afrikā ir dārgāk. Nu, ko tu centies pateikt? Esam uzkāpuši uz jumta terases. Esam nonākuši pie norādes, ka šeit izrādās arī 1 kilometru garumā promenāde. Nu ko, izstaigāsim, apskatīsimies. Kāds smogs. Acīm redzot, pieraduši pie cilvēkiem. Nebaidās tā lēnām atkāpjās. Bet bailes viņiem nav tāds pieredzināti pie apmeklētājiem. Un šeit tās labi iekārtots atpūtas skvēriņš, acīm redzot. Esam apakaļ uz promenādes galvenās takas. Kā redziet, lielākā daļa promenādes apstādījumi ir vispār nesen kā stādīti. Tā tikai tagad tiek veidota. Medīnu esam izstaigājuši, patika, ļoti skaista, iesakam. Savukārt mēs tagad dodamies tālāk iepazīt Agadiru. Esam Souk El Had, jeb vienā no Āfrikas lielākajiem tirgiem, kas atrodas Agadiras pilsētas vidienē. Pa tirgu staigājam jau vairāk nekā stundas, ne gala, ne malas. Vien brīdi staigājam gar mūri, redzam, kad ir ieejas vārti 11, 13 un tam līdzīgi, bet kaut kāds norāds pa sektoriem, kurā pusē kas nopērkams, ir pilnīgi nav nekādas informācijas. Saprotu, vietējie zina, jā, pa tādiem vārdiem ieeja, tur tādu sektors ir, tirniecības, tur tiem tāds ir, bet saka, kā turistam atnākot, saka, staigā, bet pat sapratu, nekāda nav. Labi, vēl pastaigās kādu laiciņu. Beidzot esam sasnieguši kaut kādu pārtikas sektoru. Tur kaut kādi svaigi augļu dārziņi. Un tā kā pārtika it kā beidzās, un pēc tam tālāk atkal iet, tā kā tagad kaut kāds kišmišs arī drusku. Un cenas, protams, nekur nav norādīts, visur ir jājautā. Tirgu pavadījām turpat 2 stundas. Mums ir gana, nespējām vairs, pietiek. Dodamies prom. Labrīt! Šodien 12. janvārs 26. gada, pulkstens gandrīz 8:30 no rīta. Šodien dodamies ekskursijā
kuras nosaukums Mazā Tuksneša tūre. Mūsu ekskursijas Mitsubishi džipiņš. Grupā esam tikai 4 cilvēki. Esam nobraukuši gabalu no mūsu šosejas. Esam kaut kur Atlantijas okeāna krastā, kāpu teritorijā. Šeit ir iespēja izbraukt arī ar kamieļiem. Izbrauciens 10 eiro. Šis kamielēns laikam mēģināja te turistē iekos. Tagad tā ir gaisā piesieties. Jā. Tā nesapratu, pa ko satrakojās šis. Tiešām mēģināja tā kā iekost. Kaut kur tālumā Kanāriju salas. Šoferis piestāja liedot sunīšiem maizi. Šie kaut kādi bezsaimnieku suņi. Šie suņi skrēja mums nopakaļ. Pazīst mūsu gidu. Tieši šis, kas ar kur mīļojās, tas esot Cēzars. Viņš ļoti labi, tie suņi viņu pazīst. Jau pa gabalu ieraudzot mašīnu, jau skrēja pakaļ. Zināja, ka viņš viņu pabaros. Tagad sapratu, kāpēc viņam tik daudz maizīte ir bagažniekā. Priekš suņiem. Tie esot viņu draugi. Mums neliela pietura Atlantijas okeāna krastā. Vēl netik sen šeit zvejnieki dzīvoja alās. Esam ieradušies Tiznīcas vecpilsētā. Vietējiem rītdien ir jaunais gads. Un kā mūsu gids šoferītis saka, notiek gatavošanās. Šīs telts ir saistītas ar rītdienas jaunā gada pasākumu. Neliela pietura Tiznīcas vecpilsētā. Mūsu gids ved mūs uz sudraba darbnīcu. Moment, this open like this. Moment. So for your side, take all sizes. Do like this. Don't care. Don't care. No, soft. Soft. Un kā smuki, ne? Šis ir berberu alfabēts. Mazliet līdzība ar grieķu. Un kas tad šeit notiek? Šeit ņemās bites. Ko viņas te atraduši, nav nejausmas. Un arī kukurūzas graudos bites ļoti ņemās. Tā kā aptrakuši. Tā kā uz laupīšanos. Tadžini.
يقدق يقدق Mais ils sont là depuis 15 jours. Ils viennent de désert. Mūsu nākamā pietura kaut kādā lauku sētā, kurā mums tagad pasniegs pusdienas. Nu pat atnesis mūsu taģīnu. Lauku sētā ieturējuši taģīnu un kuskus pusdienās, dodamies tālāk. Mūsu ekskursijas apskats objekts – ūdensdambis. Kā gids izstāstīja, šī ir dzeramā ūdens krātuve. Miau! Jā. Dabīgo produktiņu veikaliņš. Dodamies nogaršot dažādu šķirņu medu. Mums te piedāvā nogaršot kaut kādu smēriņu, laikam tas ir mandeļu, un pēc tam dažādu veidu medu. Katram medus veidam ir plāksnīte. Kur interesēs, tas varēs arī iztulkot. Un mūsu šīs dienas pēdējā pieturvieta ir keramikas darbnīca. Dodamies aplūkot, ko šeit izgatavo. Un tagad no darbnīcas ienācām veikalā. Apskatīsimies, kādi izskatās gatavie gala produkti. Šeit tā ekskluzīvā iespēja redzēt arī cenas. Rēķinot eiro, dalām ar 10. 30 dirhām būs nepilni 3 eiro. Mūsu ekskursijas daļa ir noslēgsies, savukārt vakara noslēgumā mēs nolēmuši esam doties augšā uz Agadīras Ofela cietoksni. Ar 24. autobusu esam uzbraukuši augšā uz Agadīras Ofela cietoksni. Tagad apstaigāsim apkārtni. Galvenais šeit ir panorāmas ainava, kāda pavaras pāri Agadīrai un uz okeānu.
Agadiras reģiona lielākā daļa iedzīvotāji ir berberi. Līdz to jaunā gada sagaidīšana pēc viņu paražām ieņem ļoti būtisku lomu. Tieši pretī redzamajā ēkā atrodas mūsu Agadiras dzīvoklis. Draugi, lai arī cik tas neticami izklausītos, es esmu nokļuvis laika mašīnā 2976. gadā. Ja nopietni, tad rītdien, 12. janvārī, pēc berberu kalendāra iestājas šis gads. 950 gadus uz priekšu. Labrīt! Šodien 13. janvāris 26. gada dodamies ekskursijā. Pirmā mūsu pietura ceļā uz Tarondatu ir Kazas kokos. Esam iebraukoši Tarondata pilsētā. Uzreiz tepat ceļa malā jau mūs sagaida mūsu šīs vecpilsētas Tarondata gids. Tas kungs sarkanajā cepurē. Šī ir mūsu šīs dienas grupa. Mikroautobus bija principā pilns, viena brīva vieta tikai. Souk Ali Baba et le souk Berber. Ok, Amsterdam, après on va. This is before in the school have two languages in the school, Arabic and French. We know publication for Mūsu grupā ir angļu pāris, kuri ļoti atgādina Deiziju un Onslowu no filmas Smalkais stils. Burkā māsas un māsas vīru. Es jums viņus parādīšu pēc brīža vēlreiz. Ja godīgi, man šī gida vadītā ekskursija jau ir līdz Prievītai. Reāli stājamies ik pēc 50 metriem. Apstājas stāsta, re, kur ir skola, re, kur ir riāda, re, kur ir atkal paņem priekšā bišķi 50 metru, re, kur ir slimnīca, atkal stāsta to, iztulko pēc tam atkal visu to pašu franciski. Principā, tā informācija, ko iegūstam, ir mazvērtīga. Un daudz pašsaprotams zināmas lietas, laiks iet, redzējuši neko neesam.
Vienkārši tā kā izskatās, tā kā velkam karumā laiku bezjēdzīgi. Re, kur ir mūsu britu aktieri. Anslovs ar sievu. Vai tad nav līdzīgi? Man drusku atrāva nēru, kad gids apjautājās, vai viss kārtībā, pateica, ka nē, nav viss kārtībā, pateica visu, ko domāju. Tagad mēs sākam kaut kā pēkšņi virzīties priekš, kaut kur sākam riet. Un arī par tām toaletēm es saku, ne jau es vienīgais esmu grupā, kas 3 stundas nobraukuši autobusā, vispār neviens piedāvājums nav bijis. Tas tā kā būtu loģiski piedāvāt. Please let the gentleman, this is here the place, the Alibaba. Before for making Alibaba here. Okay, free time here, the 15 minutes. Okay. Tirdziņa apmeklējums patiesībā gan ir izaicinošs un apgrūtinošs. Izrādās, ka mēs esam tikai laukumiņā iekšā, bet tur ir entās ejas uz visām pusēm. Bet problēma ir tāda, ka visi tirgotāji uzreiz tev maucās virsū. Visi velk tevi kaut kur iekšā. Es saku, tu nevar normāli ne apstāties, ne paiet garā, nekā. Visi tev kaut ko piedāvā, visu uzreiz. Nav nekāda prieka. Un redzu, lielākā daļa no mūsu grupas principā arī stāv ārā. Kaut ko mēģināja, sākumā apskatījās kaut ko, bet kad tirgotāji faktiski kā vilki izbadējušies, tev metās virsū, pilnīgi čau, nepatīk. Un tagad paši ieskatieties. Te ir ne tikai mūsu grupa, bet kaut kāda arī citā. Pamatā visi turisti sastājušies ir laukumam pa vidu. Tirgotāji pa perimetru. Tagad apmēram tā, it kā mēs būtu aitas, kas sadzītas vidū, sastājušies ir, bet vilki plēsēji ir apkārt ap mums. Tiešām tāda izjūta. Un tirgus patiesībā ir milzīgs, liels. Esam nonākuši Tarundānu pilsētas centrālajā laukumā. Kā pat gids pastāstīja, tad šeit šobrīd ir klusums, bet katru vakaru šeit ir ļoti daudz dziedātāju, mūziķu uzstāšanos, kad visas kafejnīcas pilns ir. Un viņš teica, tā kā pievērst uzmanību, ka kafejnīcās sēž tikai vīrieši, sieviešu tur nav. Tagad mūs ved uz Argāna eļas kooperatīvu. Veiksmīgi esam tikuši ārā no veikaliņa. Daži palika un daži aizbēga. Tur atkal tas pats variants, ka tev pārdevēji cenšas uzreiz dot visu kaut kādas eļļiņas, smērē virsū, visu kaut ko smaržojot un pārējais. Ja jūs esat gatavi par visu var maksāt, tad tas ir priekš jums, bet ja ne, tad jāpiedomā, vai te šādās ekskursijās ir diezgan pagrūti. Pat iznākot ārā pa toaleti, tev mēģinās tomēr pat noplēst naudiņu. Un drusku atkal no reālās Marokas. Esam ieradušies Tijautu ciematiņā.
burvīga panorāmas ainava. Šajā ēkā mums paredzēts pusdienas. Okay, let's go, please. S'il vous plaît. Ici, this way. The main cities, the capital of South. Dublin is the south. Dublin is south. So you are from Voilà. Bon appétit, bon appétit. المشروبات على برا. Pusdienas esam pēduši, un tagad vietējā gida pavadībā dodamies uz Tiout oāzi. Un tas ir mūsu transports, ja mēs nevēlamies iet par oāzi kājām, tad mēs varam izīrēt ezelīšu. Dodamies izkustēties. Priekšā mums apmēram 2-3 km gara pastaiga cauri oāzei. Un šīs ir vietējās kafejnīcas tā kā galdiņu vietas. more likely. That's right, it cost them £1 whatever, isn't it? Gids stāstīja, vai šī nav tiešām ļoti jauka vieta. Vismaz man šīs kafejnīcas iekārtojums atgādina, ka ir savākts viss, ko mēs būtu izmetuši atkritumos, vecus galdus, krēslus, visādus to galdu pārsegus, saucamās kļejonkas. Var teikt, viss, kas ir metams ārā uz izgāstuvi, viss nolietots, netīrs vecs ir. Tas šeit ir, no tā šeit izveidot ir smalka kafejnīca. Nu ko, mūsu oāzes pastaiga ir galā. Bija jauka, relaksējoša. Dodamies uz autobusu, apakaļ uz Agadiru.
Šovakar pēc simboliskām vakariņām pamatīgs desertiņš. Krūmelenes, zemenes, mango, dragon fruit, jeb passion fruit laikam. Un glāzē svaigi spiesta granātābola suliņa. Ņamīgi! Čau visiem! Šodien 14. janvāris 28. gada ir pusdienas laiks. Esmu atbraukuši Agadir's nomalē esošā Souk de Mardin tirgu. Pa pārsteigumu trešdienās slēgts. Neko, iesim iestiprināties. Esam atgriežušies iestiprināties tajā pašā necilajā vietņā, kurā bijām pirms dažām dienām. Lai ir vieta ir varbūt necila, bet ļoti garšīga. Un ar punčiem mums bija viss kārtībā. Pēdējais skrējiens cauri Souk el Had megatirgumu. Tādu sīku suvenīriņu iegāda. Beidzot Atlantijas okeāns. Beidzot tiek pabradāti. Šodien ļoti saulaina diena, ārā plus 18 pēcpusdienā iesils, bet diezgan vējiņš. Un cik vien tālu redzams, uz doto brīdi viens cilvēks ielīdz iekšā lunčājās viļņos. Patiesībā okeāna ūdens ir ļoti dzēstrs. Pat neticami dzēstrs, un kāds pa vilni tikko uzgāja. Un kāds pa vilni. This vessel of love. Any good ones don't. Well, since I love the edge of the mountain, Labrīt! Šodien 15. janvārs 28. gada. Izrakstamies no Agadir's dzīvokļa un dodamies Marakešu. Pirms tam parādīšu, kāds izskatījās mūsu dzīvoklis. Gan elitārā jahtu piesnātnes rajonā. Māja skaitās gana solīda prestiža. Pie ieejas durvīm ēkai ir apsargs, konsieržs vai kā viņu pareizi sauc, nav nejausmas. Bieži vien ieraugot mūs, viņš pat leca kājās un atvēra durvis mums, ievadīja kodu. Tā kā it kā skaitās elitāra ēka. Šī bija mūsu virtuvīte. Viesistaba jau dzīvojamā istaba. Mūsu dzīvoklis atrodas augstajā pirmajā stāvā, un šī ir mūsu privātā terase. Bet šeit varētu arī sākt to otru daļu. Tīrība
stāvoklis. Vispār viss ir reāli netīrs, nolaists. Pirms ciemiņu uzņemšanas normāli cilvēki tomēr būtu pacentušies sakopt, satīrīt. Ja virspusē skatāmies, dzīvoklis ir feins, pāršošai bija ok, bet mums laikam ir ļoti dažādas izpratnes par tīrību. Tā bija viena mūsu duša telpa, guļamistaba un vanastaba. Tikai šeit arī no vannas liela ēga te nebija, jo ir mazais elektriskais boilers, ar kuru reāli taupīgi var nodušoties 2 vai 1 kārtīgi. Kopumā dzīvoklis bija jauks. Vienīgais prasītos pēc ģenerālās tīrīšanas, jo arī pat sienas ir visas reāli netīras melnas. Logi netīri un vispārējais. Kā arī vismaz nelielu atsvaidzinošu remontiņu. Nu ko, čekojamies ārā un laižam uz autobusu. Un šeit parasti sēdēja konsjeržs, kurš ielaida mūs. Atrodamies starppilsētu autobusu pārvadātāja CTM autoostā. Parādīšu jums panorāmas ainavu, kā šeit izskatās. Gaidām savu autobusu uz Marakešu. Pienāca mūsu autobuss. Papildus ar pudeļu stikla lauskām, lai neliem pāri. Tas par kaut ko liecina. Šis mūžs sākotnēji šķita, ka noriebežo būvlaukumu milzīgu. Tagad redzams, ka tā ir dzelzceļa teritorija. Nu pat pieregistrējāmies Marakešas dzīvoklī, parādīšu, kā šeit izskatās. Tā, šī ir viesistaba. Tualete. Vānas istaba. Ar vēl vienu tualeti. Labi. Un 2 guļamistabas. Šeit ir 2-vietīgā gulta ar izeju uz balkonu. Šeit ir mūsu virtuvīte. Un tur ir lielā gulta. Mums sanāk tieši vakara saule. Balkoniņš smuki forši iesilis. Un šāda ainava pavaras no mūsu balkona. Mums ir daudz dzīvokļu mājas. Šķiet augšējais stāvs 5. Dzīvokļi esam pieregistrējušies un tagad beidzot varam nākt paēst. Tepat apakšā zem mājas ir vairāk ēstūži. Mēs iegājām šajā.
Mūsu vakariņas. Ainava uz Marakešu no mūsu mājas jumta. Labrīt, šodien 16. janvārs 26. gada 9:00 no rīta un esam tikuši jau līdz Atlas kalniem. Maza foto pieturvieta ceļā uz Ait Ben Hadavu. Esam ieradušies Tizi Tiška Atlas kalnu pārējā no Marakešas uz Ait Ben Hadavu uz Varzātu. Panorāmas ainavu. Smuki. Braucot pa kalnu pārējais ceļu, esam sasnieguši punktu, ar kuru sākas Varzatas reģions. Ārgana kooperatīva veikaliņā arī tirgo medu. Medus tiek reklamēts kā medicīnisko augu medus. Mazā burciņa tā ir 250 dirham, jeb 25 eiro, un šitā ir 15 eiro, jeb 150 dirham. Svars 100 grami. Bez komentāriem. Nu ko, beidzot esam ieradušies Ait Ben Hadavu. Gaidām savu gidu, kurš mums izvadās pa vecpilsētu. Sākam savu ekskursiju vietējā gida pavadībā. Un pretī ir tas tilts, vai tilti, kuri jāšķērso. Village front of you, UNESCO heritage site, and all of Morocco, there are 9 places. And so all the caravans used to walk all the way to the desert, to the north to Sirte. Okay, and the way for the map with the passport was Kamēr ejam, pārstāvjos pastāstīšu par mūsu mazo grupiņu. Mēs esam 2 latvieši, 3 poļi. Viens no tiem poļus, kas tev pretī stāv, pliko galvu. Tas ieradies tik šonakt. Ielidojas Agadirā vienos naktī. Un pa taisno no turienes ar taksi brauc 2 no Dublinas un puisis no Ruandas, students Marokā, studēt arhitektūru. same as Rio.
That is amazing. Turpinām kāpt augstāk un augstāk pa pakāpieniem Ait Ben Hadau ciematā. Un jo augstāk esam, jo skaistāk panorāmas ainava. Gladiator one over there. Orange of Arabia. Babel. Outer Banks. Arab Banks too? And then the dark, which is the most important, it's the tea. Now I'm gonna let you with him. Visible now. Because right now you see just saffron and indigo. When we hit it with a fire, smell creme brulee. Steely sugar caramel. Berber magic. It's like this. And now the color, it's fixed forever. It's dry. Wow. The black, it's tea. The yellow, saffron. Blue, indigo. All this painting, guys, is the same technique. This technique is only in this village, by the way, it's not anywhere. If someone is interested about some souvenir, it's not obligation to buy, of course, you are welcome. It's possible to add your name inside in Berber or your language. We have 3 sizes if you like something. Small size is 100, like 10 euro. Medium is 150. The long one there and the big, it's 200, 20 euro. The saffron, guys, are very expensive. For transport, we have envelope to cover the painting. Thank you for listening. Esmu ticis pašā Ait Ben Hadau cietokšņa kalna augšgalā. Parādīšu, kāda izskatās ainava. Un tālumā Atlasu kalni sniegotie. Skaista ainava, saulaina diena, kaifs. This is Atlas Studios. Esam ieradušies Varzazātā. Mums ir drusku brīvais laiks. Ātri iepazīsim pilsētu. Pirmais iespējas ir, ka šī pilsēta ir ļoti sakopta, tīra. Kino pilsētiņa Varzazātā. Grūti spriest par pārējo pilsētu, bet tā pati centrālā daļa un galvenā iela, pa kur iebraucām, galvenais ceļš, kas ved cauri Varzazātai, rada ļoti pozitīvu iespaidu. Tīrs, sakopts. Drusku esam iekoduši.
Un dodamies apkārt savu busiņu ekskursijas. Esam ieradušies Atlasa kinostudijā. Dodamies iekšā. Bārzāts kinostudijā uzņemtas sekojušas slavenas filmas. Redzams plakātā. Nopirkām biļetes. Un tagad esam ienākuši Atlas kinostudijas butaforija pasaulē. Bet skaidrs, ka tūlījās iegrimsim kino pasaulē un tās aizkulisēs. And you will be free for pictures here, okay? And the exit is from that side. Paul Mescal, have you seen the movie Gladiator 2? Denzel Washington. No, this is Jason Statham. Yeah. Alibaba. And I explain again. I give you free time always. I explain and I give you free time. And when it's raining or windy, this is moving. Sometimes it's collapse because it's windy, because it's not very strong. I mean, it's just for movie sets and there is for a movie. Yeah. And there is a people working for. There is many palace here. They move it when they finish the movie. A lot of tagines, huh? In French, Gérard Depardieu. Esam Ēģiptiešu pasaulē. Attach it to the roof. The movie Black Hawk Down. Black Hawk Down is an American movie about the women's commander.
Nu ko, kino studiju Atlas esam iztaigājuši. Laiks doties ceļā. Labrīt! Šodien 7. janvārs 28. gada pulkstens jau gandrīz 11. Mēs grasamies atstāt šo jauko dzīvokli. Kopējais vērtējums par dzīvokli ir gana labs. Lielākais trūkums ir zemais ūdensspiediens. Nu ko, draugi? Esam atgriežušies Marakešas lidostā, mājupceļam. Ceru, ka arī jūs guvāt kādu baudījumu, gandarījumu, skatoties manus video, foto. Ja tā, priecāšos par jūsu atstātiem komentāriem, dalīšanos un laikiem. Savukārt es jums saku, čau, uz tikšanos kādā no nākamajiem video.